Ir jāsaprot to, ka cilvēks ilgtermiņā nav spējīgs eksistēt ārpus savas dzimtes. Ja? Mēs te varam, kā gribam, tur tēloties, man tur neinteresē, es ar senčiem nerunāšu, viņi tur tādi un šitādi, es te viens pats gudrāks, esmu zinu visu kā labāk, ja? Bet, ja mēs saprotam, ka tā dzimta, viņa ir paterna veidojuši tad sazarojumus un attīstības un vispārējais, ja, tā kā savienojas kopā, tad tanī brīdī, ka mēs pasakam, nē, es ar viņiem ne, tad ko mēs izdarām? Mēs pasakām, nē, šitas te nav mans, es no sevis gribu šito izņemt ārā. Tad ko es gribu izņemt? Mammu, tēti un vispārējais. Ja mēs saprotam, ka tas, kas ir patiesā dzimta, atrodas mūsu gēnos, es domāju, ka šodien jau vairs noslēgums, ja pat nav noslēgums, ka zinātne jau pierādījis, ka mūsu ģenētiku ietekmē pat tas, kā mēs runājam, nemaz nerunājot par to, ko mēs domājam. Mēs atslēdzoties no tēva un mātes, mēs atslēdzamies no visiem, kas ir pirms viņiem patiesībā. Dzimta, kā bija, tā vienmēr arī būs, un kamēr vien mēs te būsim, ja, kamēr pastāvēsim mēs kā cilvēki. Pasaka dzimta, un kas cilvēkam nāk prātā uzreiz pirmais, ko mēs saprotam, ka to pasaka. Tad mēs kā dzimtu uztveram tie cilvēki, kas ir dzīvojuši līdz mums, kas mūs ir līdz šejienai atveduši kaut kādā veidā. Ja? Tad ir bijuši līdzīgi mums cilvēki, un viņi dzīvoja, kaut ko darīja, un rezultātā mēs šeit esam ieradušies un parādījušies. Jēdziens visaptvarošs, kas ietver visu, kas mums apkārt ir, tā skaitā daba, tā skaitā tur radinieki, jebkuri radinieki, jā, un principā tā ir visa cilvēce, kas tiek ietverta. Tad es to visu saucu patiesībā, ka tā dzimta, tas ir tas, kas uztur visu dzīvošanu pasaulē. Jo bez šī spēka, ko mēs saucam par dzimtu, nevar pastāvēt nekas, piemēram, ja mēs izcirtīsim, iznīcināsim dabu, mēs paši izmirsim. Šī visa dabas ekosfēra vai biosfēra, ja, viņa ir savstarpēji saistīta un miedarbojas viena ar otru. Tad mēs šodien saprotam no tāda eksaktākas pieejas, tad mēs saprotam, ka mēs esam atkarīgi viens no otra, visa šī ekosistēma, kurā mēs atrodamies. Un tad šo ko saucam par ekosistēmu, mēs varētu arī nosaukt par dzimtu. Kāpēc ir svarīgi uzņemties atbildību par dzimtu? Tāpēc, ka jo tu vairāk uzņemsies atbildību par savu dzimtu, jo tu vairāk būsi gatavs ieguldīt resursus savas dzimtas izaugsmē, jo tu vairāk resursus saņemsi no savas dzimtas. Par tiem resursiem kursā mēs runāsim šodien, kas tie par resursiem un tiesībām mums ir. Jā, bet pie viņiem ceļš ir tikai caur kalpošanu savai dzimtē. Jā. Kā mēs kalpojam, tur ir tie jau dažādi citi momenti, jo mēs vairāk šajās lietās spēsim iedziļināties un izprast katrs, jā, katrs pats par sevi, ja? Tur mums nevajag tur izprast, kā tur Andrim, Dāvim vai vēl kādam iet, ja? Katrs pats par sevi iedziļinoties, jūs sāksiet iegūt to piekļuvi pie tiem ģenētiskajiem informatīvajiem avotiem, kas jūsos pašos iekšā ir. Jo, kā mēs iegūstam to piekļuvi, cilvēks saka, tas kaut kā varbūt pats no sevis notiek, es tur nezinu, lūkšanu, mantru, pūģu, vēl kaut ko noskaitīšu, jā, un tas viss notiksies. Nē. Viss notiek atkal caur to pašu mūsu saprātu un apziņu. Ja? Jo mēs vairāk sapratīsim, jo mēs vairāk iemācīsimies lasīt savus gēnus. Lai cik tas liktos jocīgi, ja kā lasīt savus gēnus, bet mēs lasām savus gēnus, tā ir tā visa informācija, kas mūsos iekšā atrodas. Ja mēs saprotam mehānismu, kā tas notiek, kā mēs esam izveidojušies, ja, tad mums ir piekļuve ar šo mehānismu darboties. Kamēr mēs nesaprotam, mums daba nav iedevusi iespēju ar to strādāt, nav iedevusi iespēju lasīt to informāciju, kas mūsu pašu gēnos ir iekšā. Ja? Un kā palīgi instruments ir iepazīt savus gēnus, tas ir iepazīstot savus senčus, cik tur paaudzēs atpakaļ, tāpēc. Un tādā veidā mēs sākam saprast sevi labāk. Ja? Jo mēs sevi labāk sapratīsim, patiesībā mēs iepazīstam savu dzimtu. Iepazīstot sevi. Jo mēs esam visas mūsu dzimtas apkopojums. Ja, visu to radinieku, kas bija, neviens nav tāds, kā tu esi. Ja, jo visi pat tavi brāļi, māsas un visi pārējie, kas tev ir kā no vieniem vecākiem, viņi būs savādāki. Tāpēc, ka viņi būs paņēmuši citus gēnus, savu uzdevumu, savas misijas izpildē šeit dzīvē. Ja, mēs katrs te nākam ar savu uzdevumu, ar savu jēgu. Tā jēga, atceramies pašā sākumā teica, ir debesu dzimta un zemes dzimta. Tad to jēgu mums iedod no turienes, un šeit mēs nākam viņu materializēt to savu dzīves jēgu, izpildīt uzdevumus. Kas tam mums te bija jāizdara?
Es saprotu, ka mums ir iedots tas apziņas instruments tik advancēts, kad mums neattīstīties ir liels grēks. Ja? Ka mēs paši sevi apdalam nenormāli, ja mēs nenodrošinam savu pilnvērtīgu apziņas izaugsmi un attīstību. Lūk, tādā veidā. Tāpēc ir tas manā skatījumā, mēs te tikām radīti, lai notiktu kaut kāda evolūcija. Apziņas evolūcija, vēl kaut kāda, ja, lai mēs par kaut ko taptu. Mēs vēl neesam maksimāli attīstīti. Mēs šeit atrodamies embrija stāvoklī, ja mēs tā uz to paskatāmies. Un tad, kad atkarībā no tā, kā mēs savu dzīvi izdzīvojam, ko mēs izdaram, paveicam, vai mēs mākam vai mums ir tā atbildība tik liela, ka mēs spējam uzņemties atbildību par lielākiem, plašākiem procesiem, ne tikai kā par savu fizisko ķermeni. Ja, maziņš bērns, viņš vēl savu ķermeni neprot apzināties. Ja, tad viņš pieaug, viņš sāk tur jau aiztikt kaut ko, sāk manipulēt kaut kādām rotaļlietām, vēl kaut ko, viņš sāk apzināties, ka viņš var to izdarīt. Šito tieši tāpat arī mēs. Ja, viss mazais lielajā un lielais vēl lielākajā atspoguļojas, ja, tie hermetismu principi visu laiku iet cauri. Ja, ka principā dzimtes programma ir tā pati mūsu dzīves karma, ja, vienkārši man tas termins karma, tā, šī te līmenī mēs runājam par to, bet tā, ka mēs bišķi jau runājam par tām apziņas procesiem, ja, tā karma ir tāds ļoti nosacīts jēdziens, viņš paliek, viņš vairs nav saistīts ar to izpratni, kādā mēs šobrīd uztveram to liktenis, karmu un vēl kaut kas, ja. Un tad, kad es sākumā minēju par to būt par savas dzīves saimnieku, ja, tad tas nozīmē arī to, ka tu nosacīti, nevar teikt, ka tu stāvi pāri karmai, ja, bet tu pārvaldi savu karmu. Tu tādā veidā, kā lai saka, tev šīs te programmas, viņas neietekmē tavas dzīves rezultātus. Lūk. Un, lai to izdarītu, tev ir jābūt spējīgam uzņemties atbildību par savu dzimtu. Jo tad tu kļūsti tas, kas nosprauž jaunos vektorus savā dzimtā. Jaunos virzienus, jaunos mērķus, jaunos etalonus, uz ko tiekties un tā tālāk. Bet, lai tu iegūtu šīs tiesības, tev ir jābūt atbildīgam jau par esošajām tiesībām, kas tavā dzimtā ir. Un tā tad, ja mēs sakārtojam paši savus gēnus, nolasam, sākam darīt lietas, kas mums ir jādara pa dzīvi, tad labumu gūst kā minimums 7 paudzes uz aizmuguri, ja, kuru vairs nav starp dzīvajiem, ja, kuru vairs nav starp dzīvajiem, tur sakārtojās viss un mainās tava nākotne tanī brīdī. Ja tu sakārto pagātni, tev sāk mainīties nākotne. Nosacīt, tu maini likteni tādā veidā. Kļūstot par šiem te egoistiem, mēs samazinām vispār savu potenciālu dzīvē, kas aiziet līdz pat, mēs vēlāk runāsim, aiziet līdz pat mūža ilguma saīsināšanai. Ja, jo mēs vairāk norobežojamies, jo mēs samazinām arī savu dzīves ilgumu. Mums nav jēgas šeit atrasties, jo mums nav vairāk enerģētiskā miedarbība vienam ar otru. Nenotiek. Ja, tu principā atmirsti kā nevajadzīga šūna, ja? Un to parasti mūsdienu sabiedrība sauc par vēžu šūnām. Ja? Jo tu paliec vairāk norobežojies no visiem, ja? No dzīvā organisma, ja? Jo tu kļūsti tāds tā kā, tas, kas rada smaciņu ja, tajā sabiedrībā, ja? Teiksim, nevienam nepatīc. Un tad atnāk vēl viens tāds, jūs sadraudzēties, vēl viens, un tad jūs veidojat savu tādu sistēmu jau, ja, teiksim. Dzimtas algoritmi un programmas mūs vienmēr ietekmēs neatkarīgi, vai mēs to vēlamies vai nē. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ja, tie algoritmi un programmas ir ierakstītajos gēnos, par ko mēs runājam. Ja. Tad mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, viņi jau nāk ar uzvedības paterniem, un tu piedzimstot tajā ģimenē, tev jau viena daļa tev ieaudzina, otra daļa tev jau nāk ģenētiski ielikt iekšā. Jo tas viss nāk, mums tāpēc tas termins 7 paudzes tur ir, tāpēc, ka tās 7 paudzes, tas ir tas minimums, kas ieliek mūsos iekšā šos te pamata algoritmus, kā mēs dzīvosim. Jo mūsos vienmēr ir šie te patērņu uzvedības modeļi, kas ir bijuši, ja, senčos, kas ir pirms mums bijuši agrāk. Risinot dzimtas uzdevums, ne tikai uzlabo savu likteni, bet atbrīvo savus pēcnācējus no viņu dzīves smagākajām nastām. Tas nenozīmē, ka viņiem nenāks jauni uzdevumi un šķēršļi dzīvē priekšā, bet viņiem nebūs jānes tas smagums, kas bija
pirms tam sakrāts tavu vecāku un vecvecāku dzīvē un tā tālāk. Jo, domāju, tev ir smagi šodien nest kaut kādu nastu, ko tev vecāki ir sastrādājuši. Tad, ja tu neatrisināji to nastu, ja, tad viņiem būs vēl plus tava nasta, viņiem būs vēl smagāk nest to visu. Un te nav vairs brīnums, kāpēc daudzi vienkārši šodien jaunieši norobežojās. Saka, nē, es negribu. Ko tad tie vecāki, tie senči tradīti, viss tas ir fufels, tās ir muļķības. Kāpēc viņi to dara? Viņi neapzināti dara, tāpēc, ka viņiem ir smagi. Viņiem ir grūti atrasties attiecībās ar saviem tuviniekiem, radniekiem. Protams, viena lieta ir šodien populārā audzināšanas vai precīzā neaudzināšanas tēma, ja, ka tur visatļautības un vispārējais, nav nekāda tradīcija, nav nekāda hierarhija, ne ģimenē, ne sociumā, nekur visur ir anarhija un hauss, ja, un dzīvojam visi laimīgi, ja, teiksim tā, kāda ir plakanā pārvaldības sistēma, ka visi esam vienlīdzīgi un nav svarīgi, vai tev vairāk pieredzes, vai tev vairāk tiesības, vai lielāka atbildība, vai nav nekāda atbildība, ja tu esi tāds pats kā es. Ja, šī te ideoloģija, ja, vēl pastiprina degradāciju ģimenēs un dzimtās. Un tur arī bāzējās viss šitais te saucamais garīgums, pielūgt tur visādu guru bildes un visu kaut ko tur bučot, vai nezinu, kājas un dibenus un vēl visu kaut ko, ja, mirstīgās atliekas un ko tik tur nedarīt, ja. Bet es ieteiktu priekš sākt ar savu dzimtu, nevis ar svešu onkuļu un tādu bučošanu un pielūgšanu. Jā, nu tad nav jārisina jautājumi ar attiecībām savā dzimtā, ja? Tad ir svešs onkulis, kurš man pateiks, kā dzīvot, kas ir pareizi un kas ir labi. Ja? Vecāki mums māca, kā pareizi komunicēt ar apkārtējiem cilvēkiem, ar partneriem, saviem dzīves biedriem, ja? Un vispārēji. Ja? Tieši vecāki ir arī atbildīgi par mūsu veselības stāvokli, ģenētisko. Ja? Tēvs par garīgo veselību, māte par fizisko veselību. Garīgā nav tas pats, kas mentālais prāts. Garīgā veselība, tas ir garīgais tēls. Garīgais, teiksim tā, gara tēls, ja, to mums tēvs ieliek iekšā. Māte ieliek fizisko tēlu, fizisko veidolumus. Tā ir armija vesela. Tevi iekšā ir armija ar cilvēkiem. Bataljons, ja, tā kā. Lūk, un tas tev iekšā, tavi gēni nes šo te informāciju. Un tā, kad bija uztaisīts tas miljārdiem vērtais, neatceros, gēnu pētījums, ja, kur zinātnieki nonāca pie viena secinājuma, kad vērtīgie gēni izrādās ir tikai 1%, pārējie ir atkritumi. Ja. Par ko tas liecina, ka viņi vispār neko nav sapratuši, kas tajos gēnos mums iekšā sēž kāda informācija. Ja, es domāju, lai apkopot, lai saglabātu šitik daudz informāciju par visām dzīves pieredzēm, kas ir bijis pirms tam. Cik tas ir, tepat nav terabēts, nezinu, kā viņus saukt, tos baitus, ja, lai tik daudz saglabātu to informāciju par visu. Tā pieredze, tas ir viss pat video formātā, tu viņu var redzēt katram no tiem senčiem, kā viņš ir dzīvojis. Un tas jau nav tikai 64. 64 tas ir šis te, lai mēs apzināti šo dzīvi varētu nodzīvot. Varbūt jūs pamanījāt tādu interesantu niansi, ka viss, tā ciparu, tā sekvence, tā secība, ja? Kas tur bija? 2, 8, 16, 32, 64. Tā bitu sistēma, kā ir iekārtot datortehnoloģijas. Ja mēs runājam par matricām un par visu pārējiem, kā mums te realitāte ir uzbūvēta, ja? Tad viss šitais te, tad, ja mēs dzīvojam matricā, virtuālajā realitātē, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ja? Tad mūsu veiktspēju nosaka šī bitu sistēma. Cik mēs aktīvi spējam iedarbināt šos te bitus, līdz kurai paaudzei, tik liela ir mūsu veiktspēja šī materiālajā realitātē. Matērija, matrica, materiālā realitāte. Ja? Tā kā tāds liels kvantu kompjūters, kas esi tu un katrs no jums. Ja? Tikai viņš viens darbojas uz pilnu jaudu, citam tur kaut kāds štekers izļurkājies, viņam tikai 2 biti darbojās, ja? Vai 4 bitu sistēma, ja viņš tur darbojas. Citam darbojās 16 biti, citam 64, citam varbūt 128 bitu sistēma. Tātad jūs saprotat, ka reāli tā ir milzīga datorsistēma. Tā dzimta kā mehānisms, tas ir milzīgs kompjūters, visa IT joma, viņa slēpjās iekš datortehnoloģijām šodienas. Tā ir dzīvo pasaules algoritmi pārnesti uz mirušo pasauli. Ja? Informatīvā pasaule ir mirušā pasaule. Tā kā mēs runājam, viss, kas ir aizgājuši, tā ir tikai informācija.
Un ejot iekšā, viss, ko tu tur esi ierakstījis, tā jau ir informācija, kas ir mirusi, tā vairs nav pieredze. Lūk.